Ceturtā sērija Skaistais zieds pavasara pļavā. Skaistais zieds izskatīsies šādi, bet pagaidām viņš izskatās tikai tā. Un kādā pavasara rītā sāka tīkt pavasara puķi. Un kādīgs puķe, kādu drosmi, droši vien ar tādu. Un puķe jau kļūst grūti, viņa paliek lielāka. Un tagad puķe jau ir gatava 8. martam, un puķe nogriežās un pasniedz šajā jaukajā dienā jūsu mammai vai vecai mammai. Kaķis to visu noraugās un grib pats savu puķi iestādīt bļodiņā. Bet bļodiņu izēd vista. Vista noēd bļodiņu, un tie ir vistas kauli. Kaķis vistu ir nobeidzis. Ziemassvētku veicītis, to visu redzēdams, dodas uz kaķa medībām. Kaķis paliek drūms, jo saprot, ka tālu gals vairs nav. Kaķis redz, ka ārā ir lietus, no mājas mukt ārā nevar, sēdēsim tepat, un ar to viņam arī pienāk beigas. Bet mūsu filma turpinās, puķe sāk atjaunoties. Puķe pārvēršas par sirsniņu, un puķe pārvēršas par uguntiņu, un puķe pārvēršas par klucītī apaļu. Un puķe pārvēršas atpakaļ par sirsniņu, un puķe pārvēršas par stabiem. Vārtu stabiem un sarkanām liesmām. Tālāk darbība notiek kalnos. Kalnos puš vējš. Puķe jau ir nosalusi zila. Un blakus Ziemassvētku vecītis arī zils nosalis šortos. Un Aļona nāk pāri kalniem ar kaķi. Kaķis tomēr ir izdzīvojis. Aļona izskatās šādi. Nē, šādi izskatās Milana. Aļonas draudzene. Tas ir nosalusi Vlada zila. Jo visa darbība notiek kalnos. Aļonai patīk puķe. Kura ir pārvērtusies par sarkanu koku. Par sarkanu koku, un te nāk Roberts ar automātu. Un kaut kas bēg no viņa prom un bļauj. Un pa ceļam paņem puķi, kas ir pārvērtusies par zaļo spieķīti. Zaļais spieķītis ar zaļo suni un automātu, un te notiek spraiga darbība. Un kaut kas met kaut kam virsū zaļas bumbas, un krusti. Atkal automāta kārta, atkal jūra, un krusti, un zaļi akmeņi. Ziemassvētku vecītis nes puiku uz māju. Kaķis rāda viņam ar roku. Zaķis lieldienu pieslēdzās, dīvainas lietas notiek šeit. Dīvainas. Ziemassvētku vecītis smējās par kaķi. Kaķis ir noskumis, ka par viņu smējās un saka, ka tā ir burvestība. Bet beigu beigās visi nokļūst maratonā, kur gan un skrien kā gliemeži, un gliemezīts skries maratonu. Gliemezīts skrien maratonu, te ir starta taisne, gliemezīts zenās pakaļ cilvēkiem, un tas ir viņa beigas, jo viņu samina Ziemassvētku vecītis.